Čau, draugi! Tā kā beidzot ir pienācis laiks, kad laukā ir mīnusi. Jā, pagājušā naktī bija jau -2, -4. Un man ir liela zila muca ar kompostu, kur ir ļoti daudz sliekas iekšā tārpi, un baigi negribētos tos tārpus pazaudēt. Pirmkārt jau makšķerniekiem ziemā ir baigi forši, ka viņi var atnākt pie maniem uz dārzu parakņāties. Un otrs, tur ir komposts iekšā. Tāpēc mans plāns šodien ir paņemt visu to, kas ir tajā zilajā mucā, visu kompostu ar visiem tārpiem un pārlikt šeit siltumnīcā citā mucā. Kāpēc citā mucā? Baigi vienkārši. Viņa ir smaga un es viņu nevaru pacelt. Vēl šodien plānā ir izkūpināt cūgaļas ribiņas un vienu vistu. Tāpēc jāķerās klāt. Katrā ziņā es neteiktu, ka es esmu baigais eksperts kūmināšanas jomā. Bet, kad grādiņi ir ap 95-100, tad pamatā jau var mest iekšā. Gan vistu, gan cūgaļu. Šādā augstā laikā super karstais dzēriens. Upeņu karsto dzērienu kaut kādu paņem ieķer. Rītīgi labi. Vista. Vakar iemarināju klasiskajā marinādē un apbēru šodien ar rubu. Rubu es lietoju tikai Oak Barbecue. Šī ir gardā vista. Rubam nosaukums. Un hopā iekšā. Nākošu ārā un tas būs priekš ribām. Cūgaļas ribiņas tieši tāpatās līdzīgi, tā kā vista. Redziet, šādas feinas, normālas ribas. Nav lielas, veikalā nebija lielāks. Un arī tāpatās tādā pašā klasiskajā marinādē iebliezu. Es vienmēr ņemu nost to plēvi, kas ir aizmugurē. Drausmīgi nepatīk tā plēve. Klasiskajā marinādē parastā iemarināju. Un šodien no rīta hop. Arī no Oak Barbecue ar rubu virsū. Cūgaļai, kas ir tieši paredzēts. Un hopā. Šito vajadzēja taisīt otrādi. Cūgaļi jāliek apakšā, jo cūgaļas tauciņi var tecēt uz leju un notecināt visu vistiņu. Kūpinātavā lietoju ūdeni, jo daudz lieto smiltis iekšā liek, bet es ūdeni tajā traukā apakšā. Viņš tāda tā kā mitrumiņu uztur, tā temperatūra bišķiņ stabilāk. Šai kūpinātavai vispārībā baigi forši ir, nezinu kāpēc, bet, ja, piemēram, uzliek 95, apmēram 100 grādus, ja rādās visu estais ciet, jau 4-5 stundas viņš man tā arī tur vienā temperatūra. Nu, lūk, un tagad gan pats galvenais, kas šodien jāizdara, jādabūn iekšā visu tā kompostu mucu siltumnīcā. Jāapliek būs ar siltinātāju kaut kādu, jo baigi žēl būs tās sliekas palaist vējā. Viņas tur ļoti daudz ir, tūlīt redzēsiet. Man baigās aizdoms, ka es to mucu varētu vienkārši šeit pat uz malas arī nolikt. Nu, lūk, un to mucu es atstāšu šeit virsū. Un visu to kompostu vienkārši sabēršu iekšā. Šajā mucā es netaisīšu caurums, jo tas būs tikai pagaidu variants. Tā kā ziemā tās sliekas tāpat nav baigi aktīvās, un viņām tā drausmīgā gaisa cirkulācija nevajag. Un arī kompostam kā tādam ziemā nekāda gaisa cirkulācija baigi nav nepieciešama uz tiem 3 mēnešiem, 4. Tad pavasarī es viņu nesīšu visu atpakaļ ārā, jo tajā laukā, kas man ir mucā, kur šobrīd stāv viss komposts, tajā ir jau viss caurums apborēti. Nu, es viņu te esmu apsedis ar plēvi. Nu, šeit iekšā ir lapas. Ļoti daudz. Cik nu daudz, bet un zāli. Šo visu es tagad krāmēšu pašā apakšā, tajā jaunajā mucā. Redziet, šeit viņas visas tās slieciņas, šitie mazie tārpiņi. Viņi visi jau sāk līst uz viduci.
Bet jūs noteikti redzēsiet, cik daudz man tur tārpi ir iekšā. Šeit jau var redzēt, kā viņi pa lapām ir sarāpojuši. Nu ko, aiziet uz siltumnīcu. Tā kā viss šis pasākums pamatā notiek daļa tā, lai sliekas nenobeidzās, tad sākumā apakšā, kur vislielākais augstums nāks, it kā varēja uzlikt uz putuplastu virsū, lai būtu siltāks. Bet es apakšā salikšu lapas, tās, kuras šobrīd bija tur pa virsu zāli un vēl visādi citas lietas tur ēdams, neēdams, pamatā ēdams. Un viņas pieblietēsies un apakšā nenāks tik ļoti liels augstums. Un sliekām būs labi. Un es vēl viņu nolikšu ar vati. Un pēc tam tādu ventilāciju, protams, vajag. Nevar tā, ka viss noslēgt hermetiski, plēju virsū nav vēlams likt, tomēr kaut kādam gaisam klāt jātiek. Tāpēc augšpusē būs vienkārši kaut kāds vāks, kaut kādu virsū vai kādu lupat, vai arī vienkārši augšējo kārtu arī var ar lapām salikt un uzlikt virsū agroplēvi. Nevis plēvi, bet to agroplēvi, kas ir gaisa caurlādīgā. Un vēl kāpēc es par tiem tārpiem tik ļoti cepos, jo tie ir tie, kas veido man to biohumusu un veido kompostu. Lūk. Tūlīt atnesīšu vienu spaini ar jau kompostu, kas gandrīz ir gatavs. Pamatā viņš arī ir gatavs un varēsiet apskatīties, cik daudz tārpi ir vienā spainītī. Šitādā. Lūk, un šajā kompostā ir šausmīgi daudz sliekas, un tas tikai viens spainīts. Man tā muciņa būs apmēram, bišķi varbūt vairāk pa pusi pilna. Šausmīgi forša zemīte. Jo tur pamatā īstenībā zeme nav. Tur ir lapas. Tur ir zāle pavasarī, ko nopļauj. Vispārībā visu vasaru, ko pļaujas, ik pa laikam viņam met iekšā. Visādi sīki zariņi. Noteikti arī pagājušā rudenī noņemtie. Visādi, kas pārpalikās, visādi salāti, tur āboli bija vecie un visādi tādi sagrābi visādas kopā tur. Tāpat tā laukā, ko nopļauj kaut kāda kāposta, kas palika pār, tas viss tur pārstrādājies iekšā. Un šis būs, pavasarī būs 2. gads, jā. Kad tā muca man lēnām veidojās. Es viņus ik pa laikam baroju. Tās sliekas. Un viņas man veido. Lūk šādu skaistu, smaržīgu zemi. Un pavasarī es viņu visu uz siltumnīcas pa bišķiem virsū tādā centimetrs, varbūt 2 centimetri kārtiņā uzbliezīšu. Un vēl ko pilnīgi noteikti var darīt. Sliekām nevajag atstāt viņas badā arī uz ziemu. It kā jau nav tā, ka viņām nebūs ko ēst. Bet tik pa slānītim uzmest virsū kaut kādu našķi. Piemēram, es tur tik pa laikam iemetu iekšā kaut kādu ķirbi, kaut kādas gabaliņas tur un visādas lietas tur, burkāns vecos un vēl. Tagad es pa vidu salikšu lapas drusciņu no dārza laukā. Forši, ja viņas ir sausas. Tas sliekas tur salien. Viņām patīk pa lapām nožņot. Un ik pa kārtiņai jāuzliek kaut kādu našķi viņiem. Piemēram, šie ir paprikas lapas un kātiņi. Viņi līdz pavasarim šajā mucā arī apēdīsies un forši kraukšķīgi. Apakšā tajā mucā tas
tas komposts bija ļoti mitrs. Tāpēc sanāk tā, ka es ik pa slānītim saliku lapas iekšā. Nu, lai to mitrumu vairāk vai mazāk bišķiņu uzsūc. Un tiem tārpiņiem nebūtu baigi pa ūdeni jāpeldās. Tas apakšējais komposts viss tagad būs šajā mucā virspusē. Un tas mitrums pa sezonu izlīdzināsies vairāk vai mazāk, jo šeit siltumnīcā iekšā nekāda slapjuma nebūs, ne sniega, nekas, ne lietus, nekas viņam klāt netiek, tāpēc es domāju, ka pavasarī viņš būs baigi ok. Tad varēs nest ārā un uztaisīšu normālu vāku. Šis komposts ir ļoti mitrs. Es pat teiktu, ka viņš ir, pārāk mitrs. Un iespējams iemesls tam ir, kāpēc tie tārpi visi bija tieši augšpusē. Tur tāpēc, ka apakšā ir ļoti liels mitrums, un viņus viss moči atpakaļ augšā. Šajā gadījumā tas mitrums viss nosēdīsies vienmērīgi pa ziemu, pa sezonu. Ik pa laikam viņus vajadzētu piebarot, tas liekas. Mājās, ja paliek pār kaut kādu no salātiem, kaut kādu uzgaļu vai kaut kas ideāls variants ir kafijas biezumi. Baigā bomba, šausmīgi garšo. Būs galvenais, ka iekšā viņām silti. Un labi, laukā jau ir -3, -5 jau sliek aiziet bojā, viņi jau vairs nevar izdzīvot. Tāpēc viņas parasti mučkulī vidiņā kaut kur salien visas un pašas ražo to savu siltumu kaut kādu. Un tā kaut kā. Lūk, tad, kad tagad ir pilns viss, es salikšu vēlreiz virsū lapas, uzlikšu viņām kādu našķi, aplikšu riņķī ar vati, un tā viņš man līdz pavasarim stāvēs. Un pavasarī tad dosies atpakaļ laukā. Kā jau es teicu, ap 90-100 grādiem viņš visu laiku turēsies. Izskatās baigi ok. Lūk, man ir šādi tādi vatas gabali. Es atnesu. Un to vati es arī mēģināšu tai mucai riņķī aplikt. Izskatās jau baigi, ka es sliekām tur baigo mājokli būvēju, bet man tās sliekas vajag. Nākušā gadā man būs grūti viņas dabūt atkal. Jo viena sauņa sliekas es iemetu citā mucā iekšā. Viņas pavasarī tik daudz savairojās, ka man biohumus vienkārši ir visam dārzam. Lūk. Un negribās arī viņas pazaudēt, jo viņas arī kaut kādos -3, -5 grādos viņas vienkārši aiziet bojā, tāpēc labāk nosiltināt. Apakšā es nekādu nelikšu. Tāpēc, ka apakšā man tik tāli ir kaut kādas lapas visāds un vēl viskas. Un lai stāv viņš vaļā, un priekšpusē pielikšu vienu tādu kārtiņu vēl klāt. Tā es viņu atstāšu līdz pavasarim. Augšā tagad uzbēršu viņām mazliet kaut kāds našs, kaut ko apēst, uzlikšu kaut kādu vieglu agroplēvīt virsū, vairāk arī neko nevajag. Lapas pa virsu viņām tur būs ļoti forša vide. Ko, draugi, slieku glābšanas misija ir beigusies. Sliekas ir veiksmīgi pārvākušās no āra uz siltumnīcu. Un šādi viņas arī dzīvosies pa to mucu līdz pašam pavasarim. Vēl mums atliek tikai paskatīties, kas notiek ar vistu un cūgaļas ribiņām. Paldies, ja noskatījies šo video līdz galam. Ceru, ka patika. Ja patika, nospied laiku, piesako manam kanālam. Tiekamies jau nākošajā video. Atā. Vajag pārbaudīt temperatūru. Ribīns drīz būs gatavs. Izskatās jau baigi kruti. Smaržu arī nenormāli labi. Jānogriež vieni, jāpamēģina.
Ļoti labi. Šādā augstā laikā. Karstas ribiņas. Vai labi. Darba drēbes var smērēt. Galu galā man ir arī veismašīna.